Bet vissvarīgākais ir tieši tas miegs. Tātad jānoskaidro, cikos bērnam ir diendusa. Ja, piemēram, diendusa visbiežāk bērni iet 12:30, viņi beidz ēst, un tad 1 viņiem ir jābūt gultā. Ir bērndārs, kur 2, bet visbiežāk, cik man zināms, tad 1 parasti bērni ir gultā, un tad no 1 līdz 3 guļ savu šo te diendusu. No 1 parasti līdz 2 lasa pasaciņu, līdz 2 viņi aizmieg, un līdz 3 viņi guļ apmēram tāds tas ritmus. Un tad, piemēram, ja bērns iet gultiņā 1, jums ir jāsaprot, jūs tajā ikdienā, cik bērnam ir nomodu stundas. Tā kā cikos viņš pamostās, ja viņš pamostās 7, un, piemēram, viņš iet gulēt dienusu 1, tad arī uz bērndārzu viņam būtu jāceļās, piemēram, jau 7, kad viņš tur sataisās, aiziet uz bērndārzu, un tad 1 viņš ies gulēt. Tur būs viss forši un labi.